Nu ko, čau! Šodien dzīvē lauku viencētā būs tāds neliels izbrauciens ar kvadriku. Aizbrauksim, paskatīsimies. Es rudenī laikam biju izlaidis video tur par būvdarbiem uz Rīgas Daugavpils šosejas no Nīcgales līdz Daugavpilī posmā. Tur notiek būvdarbi jau tagad. Vienkārši interesanti aizbraukt, paskatīties, kas tur notiek un cik daudz jau izdarīts. Palidināsimies ar droniņu no augšas. Ir tāds neliels izbrauciens ar kvadriņu. Tā kā šodien kvadriņa un apskatīsim objektiņu būvdarbus, kā izskatās. Šodien ir 6. jūlijs. Jau diezgan daudz tur ilgs laiks notiek būvdarbos. Tā kā, ja kādam interesanti, braucam skatīties. Tā, kā redzam, esam atbraukuši jau pie pirmā mūsu objektiņa no mūsu puses. Tas pārvadiņš, vienkāršais ceļa pārvads, apakšā iet ceļš, tur grēvis kaut kāds ceļš priekš lauksaimniecības tehnikas, vispār, lai nevajadzētu uz ceļa izbraukt. Tā kā redzam, šeit tiek atjaunošanas darbi veikti, nav pārbūve. Tā sanāk, ka šitos abus divus tiltus laikam tomēr atjaunos, un kā mēs redzam no kreisās puses jau ir sataisītas statnītes un tur saliktas armatūras un laikam gatavojas betonēšanas darbiem un būs šī tā posma atjaunošana, nebūs pārbūve, būs atjaunošana. Sanāk tā, ka tur es redzams ar kvadriņu stāvu. Tā kā šitā tas izskatās viss no augšas, reku ieklāta jau armatūra, tur armatūras visādas. It kā visam jābūt visam skaisti un zolīti. Tur jau tālāk jau var redzēt sataisīts uzbērums jau noblietēts. Tur viss tas aiziet tālāk. Paskatīsimies tad vēl uz otru pusīti, kā tas viss izskatās. Tā, lūk, šeit ir ieklāts kaut kāds tā neliels asfalta posmiņš. Tas bija svētdienas dienā nofilmēts, bet es vēl cik dienas atpakaļ biju braucis jau šitais viss posmas, kur tur ir ieklāts asfaltiņš, tur jau viņš diezgan viss līdz visam garumam, bet tā laikam tikai pirmā kārta tā asfalta ir. Tā kā izskatās tā, šitas viss. Paskatījāmies tādu pirmo objektiņu, brauksim tālāk. Tur vēl būs viens, šito viņi pārbrauktuvi restaurē. Nākošā ir vispār nojaukt, un tur jaunu būvēt. Brauksim uz turien, paskatīsimies. Es ģērbu siltu jaku, kad brauc, vējš tāds pavēsis nav tik silti. Tā kā braucam tālāk.
vienā, otrā pusē. Tas skaitās kā gājēju tunelis. Nezinu, vai viņu atjaunos kā gājēju tuneli, vai vienkārši viņš būs kā kaut kāda caurteka. Nē, nu droši vien, ka Zemkavets projekta ir, ka tomēr būs, ka gājēju tunelis, jo pieturam kaut kādām jābūt šajā vietā. Tā, nu lūk, esam atbraukuši uz otro objektiņu, tā kā viss objekts skaitās, jā, nu mēs atbraucam uz otro. Šeit var redzēt, ka iet uzbērums, nezinu, kas viņam nepatika tur ar veco uzbērumu, šita taisa viņu augstāku, varētu būt, ka tas iespējams tāpēc, ka šita notiek pārvada pilnīgā neatjaunošanā jauna pārvada uzbūvē, jā. Un varētu būt, ka tāpēc tas iemesls, jā, redzat, šitie pārvads ir pilnīgi nojaukts, jā, sanāk tā, ka tur ir pilnīgi sliktā stāvoklī viņš ir bijis, ka atjaunošanai viņš jau nederē, un te tiek būvēts jauns. Kā redzat, jā, jau sadzīti pāļi, kaut kādi betonēšanas darbi notiek jau, atbalsti jau gatavi, šitie tāds
posms, kurš tik ātri nebūvēsies. Un tomēr būs jāpagaida kāds laiks, kamēr te uzbūvēsies, tad otro pusi droši vien arī jauks nost. Tur tālumā aizstāv ar kvadriņu. Tā kā, lūk, tādi darbiņi notiek. Tā, esam klāt vēl uz vienu objektiņu, bet tas ir viena tā paša projekta daļa, tikai sadalīta dažādos projektos, bet posms viens un tas pats. Šite Daugavpils apveceļš A14 arī tiek pārbūvēts, šite viena brauktuve ar pa vienai joslai katrā virzienā, un tad citi būvnieki. Tur Binders bija būvē šite CSB vai CRP, kaut kāds, neatceros, tur kaut kāds nosaukums tāds bija. Šite vēl nekas nav darīts, tajā tieši posmā var redzēt, ka nav nofredzēts, bet tur bišku tālāk uz to pusi, tur jau luksofori salikti, tur jau būvdarbi notiek pilnā sparā. Tā kā šitais ceļš arī būs viss pārbūvēts. Esam uz pēdējā objektiņa.
Objekts tas pats, kā vienmēr saku, jā, un šitie objekts pagrieziens uz Sventi vai A14 Daugavpils apveceļš un Rīga Daugavpils šosē apveida krustojumu uzbūvē, jā, un vislabāk tagad to var redzēt no augšas, jā, kā ies jaunā šosē, jā, kaut kāda jau redzat apveida krustojuma kontūras jau sāk veidoties, jā. Tas vislabāk redzas no augšas. Tā kā, lūk, tā tas izskatās. Mēs šeit redzam divas brauktuves, tā jau Rīga Daugavpils šosē, jā. Un tas ir otrais apveida krustojums, kurš top pagaidām vēl tikai, jā. Pagrieziens uz Krāslavu, Daugavpils apveceļš, jā, kā vienmēr, jā. Pagrieziens uz Krāslavu, uz Rēzekni un tā tālāk tur. Tagad izskatās tā, šite viss, kā saka, no augšas vienmēr viss labāk un skaistāk izskatās. Tur visu laiku braukājot garām, tu redzi, ka kaut kādi būvdarbi notiek, bet nevar saprast, kas tur īsti smiltis, uzbērams, bet no augšas var redzēt, ka jau veidojas tāda kā apveida krustojuma forma, jā, un apmēram jau ir sāk tāda kā saprašana būt, kā viņš izskatīsies tas apveida krustojums un cik viņš liels būs, jā. Tā ka viss notiek.
Tādi, lūk, darbiņi paveikti jau 6. jūliju. Tagad man līdz mājām no šejienes kaut kur 20 km apmēram. Tā kā, ja patika tāds video, kaut kāds informatīvs laiciņus neaizmirstat. Vēl kaut kas tur manā kanālā, kaut kāds sadomāšu, nav nekas tāds baigais, kaut kāds tur, nezinu kā pateikt. Labi, nav svarīgi. Tā kā es tagad braukšu, tur man pišku 30% vēl palika uz kameras. Braukšu atpakaļ pa Gruntinieku caur Līksnu, turieni uz mājām 20 km apmēram, nu varbūt kaut kur bišku vairāk sanāks. Kaut kādus kadriņus varbūt ielikšu tā, viss paldies, kas noskatījās līdz galam, visiem čau, tā!